Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotajās valstīs republikāņu vadītā pārstāvju palāta pieņēmusi likumprojektu par palīdzību Izraēlai 14 miljardu ASV dolāru apmērā. Pretēji ASV prezidenta Džo Baidena prasībai tajā nav iekļauts jauns finansējums Ukrainai un citām prioritātēm. Šādu likumprojektu atbalstīja gandrīz visi republikāņi, kā arī daži demokrāti. Šis likumprojekts, kas paredz palīdzību Izraēlai samazinot finansējumu ASV federālajam nodokļu dienestam, gandrīz droši tiks noraidīts Senātā, kur vairākums ir demokrātiem. Turklāt Baidena brīdinājums par veto šim likumprojektam, ja tajā nebūs ņemtas vērā Ukrainas intereses, joprojām ir spēkā. Pētījumu institūta Gallup veiktā aptaujā noskaidrots, 41% amerikāņu uzskata, ka ASV dara pārāk daudz Ukrainas atbalstīšanai. Jūnijā šāds viedoklis bija tikai 29% aptaujāto. Krievija šonakt veikusi uzlidojumus Ukrainai ar droniem Shahed, kādēļ te visā valstī bija izsludināta gaisa trauksme. Aptuveni 10 triecieni veikti Harkivai un tās apgabalam, kā rezultātā nodarīti postījumi, taču par upuriem informācijas nav. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kas pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību, šodien no finanšu ministra Arvela Ašerādena jaunā vienotība saņēma 2024. gada valsts budžeta projektu. Finanšu ministrs akcentēja, ka valdība ir turējusi vārdu, piešķirot līdzekļus arī valsts drošībai, kas ir fundamentāla prioritāte, un, protams, ilgspējīgai izaugsmē veselībā un izglītībā. Parlaments budžetu skatīšot pēc iespējas agrāk, un 9. novembrī iecerēts lemt par tā nodošanu skatīšanai komisijās. Svetbank mediju attiecību vadītājs Jānis Krops informē par jaunu krāpšanas veidu. Finanšu krāpnieki, zvanot iedzīvotājiem, aicina tos atsaukties drošības operācijām, lai palīdzētu notvert krāpniekus. Tostarp Svetbanka klienti saņem aicinājumu izņemt skaidru naudu un nodot to it kā drošības dienestu darbiniekiem, kas to noglabās drošā vietā vai izmantos ļaundaru notveršanai. Atsevišķos gadījumos krāpnieki pat aicinājuši skaidro naudu ar taksometru vest uz citu Latvijas pilsētu un nodot drošības dienestu darbiniekiem. Svetbank atkārtoti aicina kritiski izturēties pret jebkuru, kurš prasa izpaust personīgos datus, nekādā gadījumā neatsaukties aicinājumam nodot kādam skaidro naudu vai veikt pārskaitījumus uz drošu bankas kontu, kā arī pat pie mazākajām aizdomām par krāpšanas mēģinājumu sazināties ar banku. Preiļu novada pašvaldība šodien dibina uzņēmēju konsultatīvo padomi. Darbs pie tās izveides tika sākts jau pavasarī uzņēmējdarbības fórumā ar skatu 2023 Aglonā. Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Šodien Daugavpilī sākās ikgadējā bioloģiski noārdāmo atkritumu jeb zaļās masas savākšanas akcija. Pašvaldības uzstādītie konteineri atrodas šādās adresēs: Naujenes Vecpils ielu krustojumā Ruģeļos, Alberta Kaiju meža ielu krustojumā Mežciemā, Tukuma Aglonas, Siguldas Sloku, Transporta Kājnieku, Zemnieku Austrumu, Zeltkalna Līkās, Dzērvju upes, Oškalna Gaujas un Nīcgales Caunu ielu krustojumos. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.